Ar labām domām un no sirds. Šādi nosauks labdarības koncerts, kas pulcēja iedzīvotājus Pūras kultūras namā, lai kaut nedaudz iepazītu Ernestu un atbalstītu viņu cīņā ar smagu diagnozi. 10 gadu vecumā puisim dzīve uzlikusi grūtu pārbaudījumu – akūtu mioblastisku leikozi. Mēs no sākuma saslimām ar vienkāršo saucamo plaušu karsoni, to mikoplazmas pneimoniju. Un tad mums vienības Gatvē bērnu slimnīca atklāja šo saslimšanu. Pēc 10 gadiem, kad 10 gadus tev ir bijis pilnīgi vesels bērns, kurš ļoti reti, kad ir slimojis, un pēkšņi tev uzstāda šādu diagnozi. Ir viegli dot, bet grūti lūgt. Tā koncerta laikā visiem apmeklētājiem un dalībniekiem teica Ernesta mamma. Arī viņa sākumā par slimību nevienam nevēlējās stāstīt, taču līdzcilvēki nojaušot, ka kaut kas nav kārtībā, sākuši interesēties paši. Gribas palīdzēt cilvēkiem, jo man liekas, ka vai var būt lielāka sāpe par to, ja ir bērns slims. Un mēs katrs varam būt laimīgi un negausties par grūto dzīvi, jo tas nav nekas pie tā, ka ģimenē ir ļoti slims bērniņš. Mums nav par ko gausties, mums ir skaidrs debesis vēl, un mēs esam veseli. Un nekad nevajag paiet garām otram cilvēkam, tu redzi vienalga, kaut vai viņš tev neprast palīdzību, bet tu redzi kaut kas ar viņu nav kārtībā, piedāvāt sevi. Ernests nemirkli neatmet cerību par gaišu nākotni un iespēju reiz atgriezties savā futbola komandā, deju kolektīvā vai skolas solā. Ir visapkārt atbalsts, tik ļoti daudz mīlestības un palīdzības. Ir ļoti svarīgi arī Ernestam, piemēram, tie paši klases biedri, ka viņam tur dod to atbalstu un pazvana, un arī mācībās viņam palīdz. Tas dod tā kā viņam spēku. Iet tajā tālajā grūtajā ceļā uz priekšu. Tas bija jūtams arī koncerta laikā, kur gan futbola komandai, gan klases biedri, gan arī deju kolektīvs bija sagatavojuši sveicienus novēlot, lai Ernestam ātrāks un vieglāks atvesaļošanās periods. Šobrīd Ernests ir apmeklējis ķīmijterapiju kursu, taču priekšā vēl smagāks ceļš ejams. Mums ir jābrauc uz Lietuvu, kur viņam veiks kaulu smadzeņu transplantāciju, no kuras es kā mamma un teica, mēs esam ļoti nobijušies patiesībā, jo mēs nezinām, kas būs, kas mūs sagaida. Ziedotājiem bija iespēja palīdzēt ziedojot Jaunsātu tautas namā, bērnu dārzā un Pūras kultūras namā. Ziedojuma kastītēs kopā saziedoti 4953,19 €. Taču iedzīvotāji aicināti Ernestu atbalstīt ziedojot arī elektroniski uz kontu, kur līdz šim savākti 1518 €. Nīcita Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.